Mikro uzņēmumu nodoklis, tātad pašnodarbinātās personas var maksāt arī mikro uzņēmumu nodokli, kas mums līdz 25 000 ir 25%, un no pārsnieguma līdz 40 000 ir 40%. Mikro uzņēmumu nodokli aprēķina pašnodarbinātās personas reizes ceturksnī, tātad mums ir ceturkšņa atskaites versija 1, ja mums ir reģistrēts saucamais saimnieciskās darbības ieņēmumu konts ir reģistrēts vidā, tad pati sistēma ģenerē šo nodokli. Ja mēs veicam saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu uzskaitu žurnālā, tad mēs attiecīgi aizpildam mikro uzņēmumu nodokļa deklarāciju un par katru mēnesi aprēķinās no faktiskā ieņēmuma, tātad neatskaitot izdevumus no ieņēmumiem, mums aprēķinās attiecīgi atbilstošā nodokļa likme. Ja pašnodarbinātā persona, kas maksā mikro uzņēmumu nodokli, nodarbina arī darbiniekus, tad darbiniekiem nodokļi aprēķinās kā parastajiem darba devējiem. Tātad nav vairs mikro uzņēmumu nodoklis kā iepriekš. Šobrīd nodoklis pašnodarbinātās personas, kas nodarbina darbiniekus, no darbinieku algām rēķina tāpat kā parastie darba devēji, tātad gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas atbilstoši tam, kāds ir darbinieks, tātad tām likmēm. Alga, tas ietekmē, vai iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 20 vai 23%, sliekšņi, attiecīgi sociālās apdrošināšanas iemaksas, tātad darbinieks parastais vai darbinieks pensionārs, atkarībā no tā, tātad jāievēro šis. Un kas jāatcerās, arī mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji ir atbildīgi par šo minimālajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, tātad, lai soci iemaksas, ja tās darbiniekam ir vienīgā darba vieta, būtu samaksātas no šiem 620 eiro. Tātad soci iemaksas pārreikins nāks arī mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem par viņu darbiniekiem, ja darba samaksas nebūs sasnieguši šos 620 eiro, tad nebūs nodokļu, soci apdrošināšanas iemaksas nebūs nodrošināta no šīs likmes.